nu jā, rekur patīs tvertne. Tā mums ir tvertne. Te ir pats sūknis, viņa galva, vadības bloks. Viss tāds, tas aizņem konkrētu to vietu, kā saka, fiziku neapiesi. Kad tiek uzkarstāts ar dīzelu līdz norādītiem grādiem, tad pēc kāda mirklīša Viņš atslēdzas automātiski. Jā, viņš atslēdzas nost, tur ir iekšā tens, respektīvi ar devēju, kas regulē temperatūras devēju. Bet klausies, viņam gan jau tas degvielas patēriņš ir tāds niecīgs, es domāju, tur nav liels. Ir liels? Ir. Jā? Jā, ēdi kārtīgi. Pēc tehniskiem datiem es te paskatīšos. Ir viņam rakstīts degvielas patēriņš 9,5 kg. Jā. Stundā. Bet stundā, pilna bāka, 3 stundiņas. Cik viņam bāka? Liela bāka? 20 litri. 20 litru bāka. 20 litru bāka. Jā, līdz kādām 2 stundām, bišķi vairāk. Nē, vairāk ir tas, bet viss jau ir atkarīgs no tā, kāda man būs temperatūra. Cik tu karstu? Jā, standarti ir vairāk, kā saka, ja likšu karstāk. Te ķīmija. Te ķīmijas norādīts, tur aizmugurē ir... Viņam ķīmijā gan lejās, gan jau štajā ir tvertne, un tad ir tā vēl tāda trubiņa. Es redzēju, tam bija arī varēja no trubiņas, no kannes un varēja no tvertnes. Tas bija vienkāršāk, šeit ir smuks tvertnes. Domāts, ka ir ķīmija jūs salēdīt iekšā. Tepat 2 dažādas var liet? Jā, protams. 2 dažādas ķīmijas. Jā, 2 dažādas ķīmijas. Un tad rekur vienkārši 1, 2 un tad pārslēdzies tā. Jā, cik procents viņš jauc klāt? Baigi forši viss.